Čau. Šodien būs tāds interesants uzdevums no iekšpuses nomazgāt ar kērheri pamatus, lai pēc tam apstrādāt vismaz ar grunts un sagatavot kaut kādi tādi papildus virsmas apstrādē. Es nezinu, es redzēšu, skatīšos, ko es vēl izvēlēšos. Bet, principā, negribās to vienkārši aizrakt, lai pēc kādiem, nezinu, cik tur gadiem domāt, ko darīt ar šiem pamatiem. Jā, protams, no ārpuses vēl būs stāsts, ko darīt. Pagaidām pieejama ir iekšpuses daļa, kurai arī veltīšu to tuvāku laiku. Tā būs jāapstrādā. Bet pēc iespējas ātrāk, lai te neparādītos, tā teikt, lai nebūtu tie baseins iekšē. Cerams, ūdens aizies pēc kādu laiku. Tāds ir padarīts ar manu mīļo kērheriti. Nomazgāts, teikšu tā, ka daļa no pamatiem ir samērā labā stāvoklī. Daļa ir ļoti cietusi, cik es saprotu no gruntsūdeņiem un minusiem un iespējams vienkārši pēc sūdīga darba izpildītāja vainas. Tā iekšsienā, nezinu, uz kā tās balstās. Laba lieta, ka tas ir karkasnieks, līdz ar to tas savu funkciju izpildīs. Bet ir arī vietiņas, kur ir armatūra, ir nākusi ārā, un to būs jāapstrādā arī zinām mērā. Bet negribēju to vienkārši aizbērt un salikt grīdas, nezinot, kas ar pamatiem notiek no iekšpuses, un tā kā iespēja tāda man parādījies, es arī to izmantoju. Jā, no ārienes citā mājā es taisīju. Protams, nezinot, kas no iekšpuses šeit ir iespēja gan. Līdz ar to sāksim šeit, un pēc kāda laika arī izdarīsim tur ārā. Tāds ir šis dienas sasniegums. Tagad gaidām, kamēr viss izžūst, ūdens iet prom, tas ir no vienas puses arī labi, un tad gruntēšana būs nākamais solis.